Vasaras ūdens ir kā dziesma. Vasaras ūdens ir kā uguns pakulās. Vasaras ūdens ir smaržūdens. Vasaras ūdens ir viegls un auglīgs. Tiklīdz tas sāk trokšņot un putot, tas tiek 5 vērtīgāks, jo bagātāks ar skābekli, jo puto. Putas, putu vērpeklis nav nekādu putekļu. Putās pārtok citādi nesalaužami organiskie savienojumi. Skābeklis iekuļas ūdenī, tos saplēš un tā upe tīrās. Straumi elpo. Burbulīši kā nerātni sevēni skraida un šiverējas. Straumi ir kā kalnu slēpotājs. Traucas no kalna uz leju vien. Liec kā grib, liec kā māk un rada daili. Straumi ir labs telnieks. Straumi ir laba transporta kompānija. Straumi aiznes visu lieku, atstājot vien to, kas nav izkustināms. Pagaidām nav izkustināms, bet, kad nāks ziema, nāks ūdens cietā formā palīgā, palūdeņu atbalstīts, pa gaisu iet var pat vairākas tonnas smagi makani. Mūsdienu straumju slimība ir smiltis. Tās saskalo atkušņi no nesasalošās zemes. Saskalo jostas, upi un tās pārvietojās gadiem. Līdz lielā upe ar savu spēku tās izsērē krastā. Smilšu slimību var labot tikai straumi pati un pamatīgi pali. Smiltis savu pretuzbrukumu dara vasarā, kad straumi mazāk stipra. Ar smiltīm aizsērē un sekļi kļūst straumju dziļumi, oļas aprok bieza smilšu kārta un visa ūdens dzīvība pabēg uz vietām, kur ir ko elpot, kur nav to smilšu. Straume nav tikai plašumā un dziļumā mērāma. Dzīvā straumes daļa oļainā gruntī var spiesties 10 centimetru dziļumā. Katrs apskalotais akmens veido straumes darba virsmu. Dziļumā skalojoties, tas tāpat kā smadzeņu krokas veido milzīgu virsmas laukumu. Tāpēc ūdensradību straujtecē ir daudz vairāk nekā klusos, lēnas straumes gabalos ar tūņainu grunti. Ja aprunājas ar zivīm, upes grunts ļoti ietekmē ūdens garšu. Kad ūdens sakults, tas ir gaisīgāks, tvirtāks. Ūdens sūna dos savu smaržūdeni, zīdaļģe pavisam citu. Vasaras siltajā ūdenī piestraumēs glābjas tie, kam augstākas ūdens prasības. Tās ir alatas, foreles, lasēni. Parasti kritiskas ir pāris svelošas nedēļas gadā, un strauteces kalpo tām labi. Arī lasis un taimiņš savā nārsta vietā neienāk uzreiz, tam pāris nedēļas jābriest un jāsaprot, kur instinkti to ir ievilkuši. Tad nu sēž kundziņi dziļumos, kurus salacā par domēm dēvē un uzsit dusmu plunkšķi, kad ierauga tronu lidojumu.